Čau, mani sauc Oskars Mužnieks, mēs atrodamies AP. AP Epic, šodien Latvijas čempionāts MTB maratonā, tā kā būs episka diena un būs kadri no trases un cīņa par Latvijas čempiona titulu. Tiekamies trasē! Visi gatavojās startam, pārkings pilns, laiks izcils. Un tā kā būs 4 stundas plus kārtīgi ballīt uz Ričuka. Kur mēs esam atbraukuši šodien? AP 100 Latvijas čempionāts. Cik stundas pavadīs trasē? Es nezinu. Ceru, ka nedaudz vairāk pa 4. Cik reizes esi startējis? 2 reikam. Tikai? Jā. Ko ēdi šodien brokastīs? Ko ir brokastīs? Rīsus ar medu. Cik žēlējis šodien ņemsi līdzi trasē? Daudz. Cik uzvarētājiem būs laiks? 1 sekundi lēnāk kā man. Nē, mans būs uzvarētāja laiks. Novēlējums visiem dalībniekiem. Visiem uzvarēt. Ko tu vēl vari novēlēt? Ok, lai veicam. Lai tu uzvar. Go, bro! Go, bro! Kas pa ātrumu, pa šoseju šitādus nevar dabūt. 6. Mūsu zeme Latvija! Latvijas čempions. Kuro gadu pēc tāds? 8. Sajūta bija tiešām labas, bija plāns turēt vienkārši savu tempu un pieskatīt komandas biedru Lauri. Tavs ritenis ir, nav pārāk dubļains, vai trasa bija sausa un ātra? Jā, varbūt bija kādas 2 spēķis, es redzēju, bet tās arī varēja atbraukt. Zinām, ka AP 100 pirmā trasa daļa ved vairāk kalna augšā, otrā daļa tomēr vairāk uz leju. To arī varēja izjust braucot, kad pēdējie kilometri bija. Jā, protams, tas ir šim apēdiem raksturīgi, kad apēd nedaudz zamāk, tāpēc vienmēr ir motivējošāk beigās. Braukt uz finišu, jo tu zini, ka grūtākais ir uz muguras, bet tāpatās. Tās pāris vietas ir tādas sāpīgas, un tur ir augstu tempu, un tad pēkšņi kaut kāda grūtāka vieta, un tad ir tāds saraustīt, tā kā nav viegli līdz pat finišam. Pastāst, Oskar, kad tu esi vienatnē, kad cīnies arī par savu tempu, par savu rezultātu, kad nav konkurenti blakām. Kas tev tajā brīdī darās galvā? Tu dungo kādu dziesmu, vai tu esi maksimāli mobilizēts? Kā tev bija šodien konkrēti? Jā, vienam pašam nav nemaz tik viegli braukt, bet es cenšos skatīties visu laiku jaudas mērītājā, vai es braucu pietiekoši ātri, un es zinu tos savus sliekšņus jaudas, un tad es skatos, vai nekrīt lejā, jo bieži vien tā ir, kad aizdomājās. Kas ir šīs trases sodziņas, kas ir šīs vietas, kas raksturo apes trases? Apes trases notiek raksturotās pļavas, kas arī tādiem, viņas ļoti nelīdzenas, un tur ir tāda spēka visu laiku jāiet cauri, tā kā trase nav viegli, un tās ir tās patiesībā grūtākās vietas. Kāda līdzekļa arī trasē bija? Jā, man bija sieviņa līdzi ar mazajiem un māsas vīrs, tā kā bija, kas palīdz un iedod arī kādu pudeli. Super, dāmas un kungi, vēlreiz aplausi 6-kārtējam Latvijas čempionam Oskaram Mužniekam.